Latvijas tautsaimniecības viens no stūrakmeņiem ir pareiza enerģētikas nozares pārvaldība un politika, kas ilgtermiņā balstīta uz zaļās elektroenerģijas īpatsvaru palielināšanu, elektrības importa mazināšanu un ekonomiski pamatotiem elektroenerģijas tarifiem. Tā uzskata biedrības Enerģija tautai pārstāvi. Uz Daugavas būtu nepieciešams vēl 3 aizprosts, lai mēs likvidētu savu energo deficītu, kas ir Latvijā, un sasniegtu to vēlamo, lai mūsu tarifi, kas tika tagad paaugstināti, tas ir viens no mūsu pamatu uzdevumiem, atgriezties pie iepriekšējiem un nākotnē viņus samazināt. Biedrības pārstāvi rosina uzcelt 3 jaunas hidroelektrostacijas Daugavā pie Krustpils, Jēkabpils un Daugavpilī. Hesa būvniecība radīs jaunas darba vietas, savukārt samazinoties elektroenerģijas tarifiem, samazināsies Latvijā saražoto preču pašizmaksa, ļaujiet kļūt konkurētspējīgākiem globālajā tirgū. Jaunie Hesa esot jābūvē valstī. Somija pēc otrā pasaules kara tagad to dara ļoti veiksmīgi Polija. Mēs zinām, Āzijā Singapūra ir lielie Āzijas tīģeri, kā arī Hongkonga un tā tālāk, ka ir attīstījušies tikai ar valsts atbalstu. Tādēļ valsts atbalstam ir jābūt tieši tāpēc, lai radītu konkurētspēju starptautiskā mērogā. Biedrība arī kategoriski iebilst pret Latvijas piedalīšanos Visaginas atomelektrostacijas būvniecībā Lietuvā, jo elektrību varam saražot savā valstī. Iesaistīties šajā biedrībā, tas arī faktiski bija mans mērķis saprast priekš sevis vairāk un saprast varbūt arī vairāk priekš sabiedrības. Ko dara ar mums enerģētikas nozarē, kā dara ar mums enerģētikas nozarē un kā varētu darīt enerģētikas nozarē ar mūsu sabiedrību savādāk. Labāk, manuprāt, lētāk, kvalitatīvāk. Tāpat nesot pieļaujama situācija, ka lielākā daļa uzņēmuma Latvenergo peļņa tiek ieskaitīta valsts budžetā un ar šo naudu tiek atmaksāts Latvijas parāds, norāda biedrības pārstāvi.